Nu tā, labdien, labdien! Esam nonākuši jau 3. sērijā, šā raidījuma interesantā. Kā jau jūs redzējāt pēc iepriekšējā raidījuma, mans reitings ir pakāpies nedaudz, 1176. Nav nekāda vainīta, tā teikt. Man uzreiz jau tur sākās uzbrukumi baigie. Kā es to varu? Es esmu tagad, viss kārtībā, es panākšu šitē augšā. Tā viņš man nevarēs te kaut nemaz, tā kā viņš grib čekmeitot šitē šahmats. Es tur neiešu. Es nobloķēšu šito, viņš man nevarēs kaut šeit, jo man šis bišops bloķēs šo ideāli. Ejam tā. Šī ir 3. sērija. Īstenībā es esmu šokā, ka tik tālu jau es esmu ticis. Es vesels 3 sērijas. Pilnīgs kosmos. Un īstenībā es esmu ļoti apmierināts ar to. Ļoti priecājos. Bet diezgan jau ironiski. 1. sērija kā sērija. 2. sēriju es sāku jau ar atvainošanos. Un 3. sērija, diemžēl, man arī ir jāturpina ar atvainošanos. Tātad, es lielais, protams, meistars 2. sērijā bija izdomājis, kad, šo ten mikrofonu, šeit man ir mikrofonu vadiņu, es iespraudīšu ne tajā vietā. Viņš man tur grib izdarīt, viņš grib man sakaut kaut kā. Lai viņš man tur kaut man baigi neinteresē. Es nebiju iespraudis mikrofonu vadiņu pareizajā caurumā, tāpēc viņš skanēja ļoti briesmīgi. Bet šautauts mūsdienu tehnoloģijām. Īstenībā esmu tādā mūdā, ka es gribu dot ļoti daudz šautautu šodien. Šautauts mūsdienu tehnoloģijām, kas mani reāli paručīja. Es ieliku tur uzbūstoju skaņu, tā teikt, un ko es vēl izdarīju, es uztaisīju, lai smuki skan. Un principā mūsdienu tehnoloģijas izglāba 2. sēriju, 2. raidījumu. Tā kā, jo citādāk, reāli izklausījās it kā es reāli skaņu ierakstītu no kalkulatora. Es pat nezinu, kā lai citādāk izskaidrot to, ko es dzirdēju, kas jums nebūs jādzird, bet ko es dzirdēju. Nevis nebūs, bet nebija jādzird. Jēzu tā teikt, kā tagad moderni ir teikt. Es nezinu, ja jūs ievēroju šo 3. partiju spēlējot, īstenībā es baigi daudz no šaha nezinu. Es zinu tikai pāris aizsardzības un drīzāk viena aizsardzība un viena uzbrukuma, un es ar viņu arī spēlēju. Tieši tā iemesla dēļ jau es atkārtošos jau kurējo reizi. Mums nevajag šito skatīties. Tiešām nevajag. Ja ir kaut kas labāk darāms, lūdzu. Nevienu te netur. Nevis nevienu netur, bet tas tieši tā kā sacīt, jāsaka, tā kā mēģinu jums pateikt, ka šis nav kā vērts. Tagad nav baigi labā situācija, man jāatzīst. Tas bija slikti. Ko es varu iesākt? Jo viņam tagad ir 3 uzbrucēji, man ir tikai 2 aizsargi, es nemaldos. 1. un 2. Viņam ir šitā. Te un tas viņam, un tur viņam, slikti. Neko darīt. Tāda dzīve nav rožu dārs, tā teikt. Dzīve nav rožu dārs. Bet es varu īstenībā varbūt arī ignorēt šito gājienu. Es varu tiešām varbūt viņu ignorēt. Es varu šitā varbūt darīt. Es nezinu, godīgi sakot, ko es daru. Jebkurā gadījumā šodien es gribēju, man atkal ir pieraksti, kaut kādi. Pirmais pieraksts ir tāds, ka Pirmais pieraksts ir tāds, ka es atkal, protams, ļoti lepojos ar to, ka es,
Ja to jau es īstenībā teicu, ka es jau 3. sērijā, un tas jau tūlītās jau teju 7. ir, kuras tas nozīmē, ka reāli šis viss būs izdevies jau, un ka reāli man viss jau iet uz priekšu, un viss notiekās, un tikai dzīvē viss iet uz augšu. Jā, viņš man atstāja šito brīvu. Īstenībā šitā diagonālīte šitais man tā kā, ziniet, tā kā, es nezinu, vai kurš ir spēlējis, kurš ne, tā Counter-Strike 1.6 spēle, ja, tur ir tā, ka Dust 2 mapītē parasti ir tā, ka tur ir kaut kādi kemperi, kur stāvēs stūri, teiksim, A1 vai A2 ejot, tur stāvēs stūri ar ieroci un tik gaida, ka kāds paskries garām un hops uzreiz paņem, ja. Tieši tas pats man te notika. Ja, viņš nabaks neievēroja, ka te man ir neievēroja snaipers, kas stāv, un hops, snaipers paņem un izdara savu darbiņu. Viss. Viņš man neko nevar izdarīt, viņš gribēja man šo tekaut, bet viņš to nevar, jo es tagad aizsargāju šeit. Perfekt. Prēmijum, es teiktu. Prēmijum, snaipers izdarīja tieši savu darbu. Jā, ko es gribēju pabeigt, ka jā, kad 7. sērija jau nav vairākais kalniem, galīgi nav, tā kā viss iet uz priekšu tikai. Jā, šodien es gribēju tā kā jauno rubriku iesaistīt, ko es jau minēju iepriekšējā sērijā, ja, ka es mēģināšu parādīt kaut ko, kas man liekas baigi krūti vai baigais nonsens, vai es nezinu, Jezu. Šitais gan nebija, īstenībā nav nekāda vainīta, es varu nākt. Te. Es nevaru tur nākt. Ja es eju tur, viņš panāks te uz leju, un te man būs... Aha. Un kā te vieta, un ko tu dari? Īstenībā laiks ir šim gājienam. Beidzot. Īstenībā nav laba situācija. Jā, šodien būs jauna rubrika. Es nezinu, ja es viņu vispār paspēšu, man nav baigi daudz laika. Jā, ka es rādīšu nonsensu vai kaut kas, kas man patīk ritīgi, vai kaut kas liekas stilīgi vai nestilīgi. Nu, to jūs spriežat paši. Bet jā, ko es gribēju uzreiz parādīt, ir šis te rullīts, jā. Tas ir tvīts, kur ir ielikts. Es domāju, ka jūs skaņu nedzirdat neviens. Bet tas nekas. Doma ir tāda, ka tāds izskatās heito Ghetto Games. Nu, tas jau īstenībā vecs pāris nedēļas atpakaļ. Viņam traucē šī tā skaņa, ne, bet apgaismojums traucē, ka baigais gaismu piesārņojums esot, un viņš nevarot izturēt vienos naktī. Jā, un paši varat arī izlasīt. Tā. Nu, principā tur gaisa piesārņojums ir rītīgs. Un cilvēks Edgars Oliņš, viņš raksta, ka sveiki, vēlamies vēlaties nākt padzīvot pretī Ghetto Games laukumam vienos naktī Edgars Ratnieks. Es jums varu garantēt, ka pēc tam jūs sporta entuziasti apsaukās par muļķi, kurš nevar nopirkt žalūzijas. Ratniekungs, vai man jāiegādājas aizsarga līdzekļi pret Ghetto Games? Aizsarga līdzekļi pret Ghetto Games. Tā. Es tagad tā tieši atpakaļ. Sāksim ar to. Tā, man ir svarīga situācija tagad. Man ir jāatnāk, jānosargā šeit, lai man nav... Fucki bio. Viņš man sākaus tūlīt. Jā, es pats esmu neuzmanīgs. Pats zaudēju savā spēlē ar visu. Tas būs, ka es aizmāršīgs esmu. Ai. Jā, šis man tūlīt maksās visu spēli. Viņš te var ienākt iekšā tagad. Briesmīgi. Bet pirmais, ko es gribēju pateikt, runājot par iepriekšējiem tvītiem. Pirmkārt, kā jūs redzat, man ir žalūzijas. Jā, es rūpējos par savu veselību. Es rūpējos, lai manā mājoklī nav gaisa piesārņojums. Ne, bet gaismu piesārņojums. Jā, un īstenībā, kā var kaut kādas tādas muļķības izdomāt? Labi, ok. Sākās jau ar tiem,
ka skaņa baigi lielā. Nezinu, protams, tur traucē cilvēkiem un tā, bet tur jāizmēr tas, visticamāk jāizmēr tas, ko konkrētā lieta dod tā kā cilvēkiem. Tas samērīguma princips, tā teikt. Un, samērīguma principu ziņā es domāju, ka neapšaubāmi Ghetto Games, viņiem vajag to skaņu, tur iedzīvotāji. Viņiem jāizdrošina, es atvainojos, es nemāku izteikties jau tāpēc es jau kuro reizi saku, ka lūdzu slēdz ārā. Bet īstenībā, es viņus varu saprast, jo savā ziņā. Bet es esmu tāpat Ghetto Games pusē. Jo man 6 no rīta, kaut kāds lapu pūtējs izdomāja, ka viņš man lapas pūtīs ritīgi šansēs sētnieks, un tas viss kārtībā, protams, lai viņš dara savas lietas, strādā. Bet, ne jau 6 no rīta, labi, tie bijām 2 cilvēki, kam viņš traucēja. Es pieļauju, ka nevienam citam viņš netraucēja noteikti, tikai mums 2, kad viņš bija pelnījis to darīt samērīguma princips tomēr, kad vajag noslausīt no lapām visus ietvus, ja tur cilvēki iet garām, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un mēs reāli vienīgie viņiem traucējām. Viņš mums vienīgajiem traucēja, tā kā samērīguma principu ziņā viss kārtība. Nevaram pārmest cilvēkam, lai strādā. Bet Ghetto Games ziņā tur bija šī vairāk lielāka starpība. Tas ir pats galvenais, ko šodien gribēju pateikt. Es saprotu, ka es īstenībā runāju ļoti, ļoti slikti. Man pašam īstenībā ir tā, ka es nemāku savas domas nemaz izteikt. Tāpēc noteikti šis doesn't make any sense runājot skaidrā latviešu valodā. Necik doesn't make any sense. Tā kā man tagad vispār jāpieslēdzas bišķīt ir pie šīs situācijas. Jo man liekas, ka man atkal ir baigās ziepes. Kaut ko ne tā es sarēķinājos atkal. Man īstenībā arī nav daudz laika, es tā kā nevaru daudz muldēt vairāk. Es nezinu, kā es tālāk došos, uzbrukšu, ko darīšu. Kur es varētu kaut ko izdomāt? Baigi grūti man iet ar to domāšanu. Neesmu viens no tiem spīcākajiem zīmuļiem penālī, tā teikt. Un ne par cik es vēl basketbolu kaut kādās spēlēs, tad mēs tur dumiķīši baigi esam. Grūti, nav viegli, bet baigi izdomāja vecais zābaciņš. Nav jāsmas, ko man iesākt. Ko viņš var iesākt? Viņš var nākt te, kā viņš var iet tur. Viņš grib te nākt. Tā kā ietrapot mani. Es domāju, ka man jāiet šeit. Es varu atnākt atpakaļ smuki. Man tiešām nav laika. Es ļoti, ļoti atvainojos. Es vispār tagad... Es nezinu, kā man rīkoties tagad. Ir ļoti, ļoti grūti. Ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. Es par nezinu, vai es varēšu kaut cik pacīnīties cienīgi pret šo pretinieku. Pagaidām izstās diezgan bēdīgi man. Viņš ir tā kā tuvāk maniem. Es tikai aizsargājos. Viņš tuvāk manam karalim ir. Jā. Lai gan es jau te lēnām zogos arī klāt. Bet man ir... Es nezinu. Es tiešām nezinu. Jā.
ļoti gaidīts gājiens. Viņš kauja, īstenībā man pilnīgi vienalga. Es varbūt eju šeit. Es nezinu, man pat nav tā kā tāds mērķis. Dzīvē vispār cilvēkiem jābūt mērķim, bet man tagad vispār nav mērķis. Es esmu ļoti bēdīgs tagad. Es savu gaidīšu savu gājienu. Varbūt man kaut ko te drīzāk jānāk. Izgalam jāpaslēpjās. Jā, un es pēc tam varu šeit aizsargāt to kauliņu. Nē, es tur nevaru iet. Pāc. Nav labi, draugi, nav labi. Bet tagad atkal es varu šeit ienākt. Jā, man tā šķiet, es īstenībā nezinu. Tu baigi smird pēc ničas. Nu, viņam ir priekšrocība. Es teiktu, ka tajā tur īlo bārā, vai es nezinu, kā viņš saucās, tas reitingu bārs, kas tur skrien uz augšu, uz leju pēc partijas. Jā, nē, šitā, nē. Draugi nav labi. Draugi nav labi. Draugi ir labi, bet ne šoreiz. Man būtu kāds mīnus 1,5 šajā brīdī, es pilnīgi jūtu. Es nezinu, man tagad šita te turpat pakaļ jāiet, es nezinu, ko es varu darīt. Slikta partija, ļoti slikta partija. Vispār, varbūt nē. Varbūt arī nē. Oj. Droši. Man patīk šeit gājiens, kauj nost. Vai es tev kaušu nost? Viņš mani ceļ. Oj. Tā. Man nav laika un viss ir slikti. Man raustās visas nepaspēšu, ko izdarīt. Es tikai čīkstu visu laiku. Ak, jēziņi. Es nezinu, vai viņš pareizi arī spēlē vispār. Nē, viņš spēlē pareizi, man ir viss slikti. Man liekas. Ja viņš tagad, viņš samainītu man, jā, tieši tā, viņš man samainītu, man tur būtu slikta situācija. Blīn, man maz laika. Fuck. Briesmīgi, vispār ļoti briesmīgi. Es te nevaru iet. Iešu te. Blīn. Es zaudēju visu. Jā, tā. Pirmā zaude.
Pirmā zaude. Pirmā zaude ir slikta. Draugi nav labi. Jā. Briesmu lietas. Smīzgāzies, kā vecs sēt. Tas viss ir tās jaunās manas, tās rubrikas, ko es izdomāju. Tas ir karma, jā, es kaut ko slikti pasaku, nu ne slikti, bet kaut kādi tur jēlības un jokus, kaut kāds te baigos dzeni, jā, un uzreiz dabūnu iekšā. Jā, tā dzīvē ir, diemžēl, iekārtots, jā, kad nevar pa nevienu pat pasmieties vai pakomentēt kādu, un uzreiz viss ir auzās. Jā. Es pat nevaru atvērt vaļā. Nevarās nemaz vaļā pārskats. Nevarās nekas vaļā man. Es nezinu, kāpēc. Es īstenībā, jā, viss ir aizgājis ciet. Balts ekrāns. Balts nezvārs. Vēlreiz partijas pārskats. Vēlreiz vaļā. Draugs mīļais. Tā, vienīgais, ko es gribēju pastīties uzreiz, wow, te es vēl vadībā esmu nice. Jā, nu te man jau, ko es teicu, ka tas -1,7, jā, nu es teicu -2. Nu jā, nu šitais vispār bija brīdis, ka es zaudēju šis tieši mans gājiens. Es jau iepriekš zaudēju, izrādās. Jā. Es jau iepriekš zaudēju. Nu, neko darīt. Šito partiju, jā, reku mēs redzam, es nospēlēju uz 54%. Wow, man bija 2 tādi izgājieni un ar 500 reitingu, karoči, es nospēlēju ļoti slikti. Tā man bija te viens, ka es varēju vinnēt. Kas te notika? Ko es varēju izdarīt? Nu es varēju uzreiz te kaut. Jā, es būtu kāvis te uzreiz. Es būtu paņēmis arī viņa torni. Ok, tas ir pirmais, ko es slikti izdarīju. Otrais, ko es slikti izdarīju. Jā, tas ir šeit. Te ir tas forks man, tā saucamais forks. Ka es paņemu šitu torni. Jā, neredzēju. Bija aizņemts ar citām lietām. Tā. Kas te vēl mums bija? Kā es varu redzēt no jauna? Pārskats. Pārskats. Tā, un vēl viena trešā vietiņa, kur es varēju. Kur es dabūtu +4. Es varēju viņu. Ko es varu izdarīt? Es viņu varēju atkal forkot. Jā. Viņš kaut kur aiziet vēl Indijā droši vien, šeit pieņemsim. Ar ko man būtu labāk ņemt? Šito? Laikam, un man ir +4. +3 pieņemsim. Un es esmu zirgā vienkārši. Jā. Nu, you win some, you lose some. Tā teikt, 2 uzvaras, 1 zaudējums. Paldies, ka izturējāt. Ja jūs kāds izturējāt, visticamāk, jūs neizturējāt šo briesmu raidījumu. Jā, tiekamies nākamajā. Peace!